Ir lietas, ko tu turi savās krūtīs. Tu esi sargājusi daudzus cilvēkus, kas pat nav pelnījuši būt pasargāti, jo daudzi no šiem cilvēkiem centās tevi nogalināt, bloķēt tevi, kaitēt tev. Tie vēlējās redzēt, kā tu cieti. Tu biji klāt turēt lietas, ko viņi darīja pret tevi, cenšoties tos pasargāt, jo nevēlējies, lai viņi tiktu apkaunoti. Tu nevēlējies viņus apkaunot, sāpināt, bet šie cilvēki tavu dzīvi ielika briesmās. Tie vēlējās, lai esi mirusi. Šie cilvēki darīja visu, lai arī ko tas prasītu. Tas, ko tev nodarīja, viņi vēlējās to ņemt līdzi kapā, lai neviens neuzzina. Tāpēc Dievs vēlas, lai tu runā. Tie nevēlas, lai kāds uzzina, un lai nav jāuzņemās atbildība. Visu dzīvi nodzīvot bez nožēlas. Ja kāds izvēlas kādu lietu noslēpt un ņemt līdzi kapā, tie nenožēlo neko. Nav atvainošanās, nav atbildība, nav nožēla. Ja neatvainojas, nenožēlo to Dievam un ņem to lietu līdz kapā. Lai cilvēkam būtu atbildības sajūta, kaut kas ir jāsaka. Dievs dod laika brīdi, kad labot lietas. Dievs runās ar taviem ienaidniekiem, kas ir jādara. Dievs arī faraonam deva instrukcijas, un faraons bija stūrgalvīgs, ignorēja, neklausīja Dievu.